Esam atbraukuši Jūrmalā. Atstāsim šitos sīčus divus. Nu jā, ir, protams, augusts kārtējo reizi. Tikai šoreiz 22. gada. Vai ne? Jā. Nu, un ceļojumi, protams, turpinās. Brauksim uz Pakrajas muižu. Kas notika? Izēju ārā, mašīnas nav. Mēs tevi atstājām. Mēs esam degvielas uzpildes stacijā Astarte. Pielējām degvielu pirms Lietuvas robežas. Degvielas cena šeit bija šodien 1,76 8, laikam tā kaut kā. Nu ko, izdzersim kafiju un dosimies uz Pakrajas muižu. Braucam pa Lietuvu, šķērsojam robežu, cik palika kaut kādi 50 km līdz Trauļiem. Ieva laimīga sēž priekšā. Kas viens vēl laimīgāks aizmugurē. Re kāda veldre, viss veldre. Riktīgi. Kārtējo reizi mūsu repertuārs ir Grants ceļi. Braucam meklēt nakšņošanas vietu. Vismaz apskatīsim, vai tur ir laba vieta vai ne. Nebijam mēs neveikalā, neko nenopirkām, mums nekā nav. Tā es mēs. Drusku par agru naksim. Vai, kādi te bedrīši, oi. Te uzrādīja Park for Night tādu ničevo atpūtas vietu. Tāda autā šodien. Priekšā cilvēki stāv. Tātad dzīvība tur ir. Bedres vēl lielākas ir. Droši vien viņi domā, ko šitie trakie te dara. Nu, ko šitie trakie? Tie trakie meklē labākās vietas. Super! Mēs atbraucām. Kapitāla vieta izskatās. Tikai tas, ka ir ceļš kaut kāds. Bet mēs tepat apstāsimies. Pašā krastā. Esim apskatīties, kas te ir. Nedrīkst ugunskura kurināt. Super vieta. Pareizi. Kapitāli. Jū. Vēl tikai jāpaskatās, cik tālu ir pilsēta, kāds tuvākais veikals. Superīgi. Man jau patīk šī vieta. Jāpaskatās, kas te uz priekšu. Te ir ēna. Te varbūt pat vēl labāk būtu. Jū, te arī baigi forši. Mēs te spriežam, cik ir pulkstens 5 kaut kādi. 5:20. Varbūt tiešām jābrauc ir uz Lidlu. Jāsapērkās. Un varam braukt uz šejieni tusēt. Pacept šašliku. Tāda doma. Lidlā. Sapirkāmies. Jums pat... Tā. Labi, tu jaunāk, liks iekšā. Ātrie braukā ar sirēnām. Šašliks ir piepirkts. Re kādi tangāri. Vai tad mēs šeit nebraucam? Braucām, vēl jau bija jānopriežam.
mēs uz priekšu braucam citur, atpakaļ mēs braucam. In 300 meters, turn right. Okur veni pa. Tas ir tučnu pipets, kur mūsu vadā šitais viss. Mēs te izbrauksim vispār. Atkal reko zīme. Remonts un ieģilis, tu nevar braukt. No, figets, no. I kur te mēs tad braucām? Tur, kur mēs nogriezām, mēs atpakaļ nenogriezāmies vienā kustā. Pabrauc drusku uz priekšu, var izbraukt. Man jāapgriežas te. Man patīk vispār viss. Viņš mūs izvadā visās iespējamās vietās un visiem iespējamiem grants-ceļiem, neceļiem un tā tālāk. Būlaukumiem. Man patīk šitās mūsu maldīšanās. Mēs bez savādāk nemākam. Bet redzam to valsti, to šito te vietu, nu pavisam citas puses. Mēs katrā valstī redzam kaut ko tādu, ko, man liekas, citi turisti neredz. Un tas, man liekas, ir mums visforšākais, vai ne? Dabujām īsto ceļu. Atpazinām pēc šīs skaistās mašīnas. Kas tas ir? Fords? Nē. Dodge, vai? Nu, kaut kas tam līdzīgs bija. Esam noparkojušies. Jau ir āliņš atvērts. Noparkojāmies šādi. Nav tik karsti. Man patīk šī vieta. Tā, grils ir pieslēgts, ieslēgts. Liksim šašliku. Kas var būt labāks par peldi Noksnīgajā ezerā? Ar tik skaistu mēnesi debesīs. Viņš tik skaists. Te pat nevar redzēt. Pat nezinu, kā lai uzņem šo skaistumu. Ļoti skaisti. Un ūdens tik silts. Super. Labrīt. Labrīt. Esam augšā. Beidzot. Pulkstenis ir 9 pāri. Cik jau ir? Bez 10. Jā. Top brokastis. Kaspiens jau bija ar vietējiem ankām aprunājās. Uzzināja. Parunājām. Jā. Uzzināja, ka šeit minimāla alga ir 750 eiro. Ja pareizi sapratu. Nu, viņš gan jau krieviski runā, ne? Krieviski runājām. Izstāstīja, ka Latvija ir strādājis vairākus gadus. Pat tā? Jā, Jēkabpils, kur tik nav bijis pa Latviju. Naktī gulējām labi. It kā. Liekas vismaz. Bet es vēl pamodusies neesmu. Izbraucām cauri Aleksandrijai. Pagriezāmies uz Pakrajas pusi. Braucam 30 km vēl kaut kur palikam. Paši ceļam pa malu ir gājēju ceļš. Ik pēc kādiem kilometriem 2, jā, sols. Ja kāds piekusis var apsēsties. Tagad braucam uz Pakrajas muižu un pēc tam brauksim uz Kauņu, tad kā plānā ir uz Panevēžu. Esam atbraukuši uz Pakrajas muižu. Izskatās. Notiek visu laiku. Jā, izskatās iespaidīgi. Šeit es pirmo reizi. Tad mēs uz Tulpju festivālu bijām kaut kur citur. Šeit mēs neesam bijuši. Ieja. Vajagais automobīlis. Skaties, ar kurbuli iedomājas, kā tu izkāpt ārā un ar kurbuli griestu darbinātu viņu. Interesants.
Zirgiem pie ratiem matīk. Nu, nē, diezin vai. Tas ir zirgu rati. Šitie zirgu rati? Zirga. A, kas tad aizmugurē motors? Vienais pareizi, jā. Priekšā gaisma tā ir. Jā. Bet šitais ir tāds akmeņus izskata. No dolomīta vai granīta taisa augstu. Šitos šibjanku taisa. Izskatās, ka viņš ir bijis pat ejošs. Varbūt pat arī ir ejošs. Varbūt. Nu, nav automātiski tā liekam. Kāda tev ābolu suluspiede? Tad liek iekšā, tad ar viņu gan uz priekšu un te kaut kāda produkcija. O, Ieva jau strādā. Vakarā gaidām aiziešu. Ieva mūs pārzina visas ierīces, visu. Paskaties, koka tupeles sev nevēlies. Mūžīgās. Jā. Tas laikam tādas dzīvē, ne? Iedomājies jau. Dipadu dapadu steigātu. Tavs izmērs. Jā, tieši. Šitās atstāja vietā un šitā projām. Dzirdi? Atstāj vietā savas. Šitas man muguru parīvēt. Jā, tas ir masieris. Kādas te? Tagad jādomā, kur izvēlēties. Virpa nav kaut kāda? Virpa? Metāla virpa? Kur tu secas vai plasku? Tas ir vienkārši parādīt piemērs. Viņa ir ejoša. Savā laikā kādreiz darbs bija vānišu sliedas. Vānišu sliedas savienot bija jābūt cauri. Princips ir tāds, ka vānišu sliedi ir, urbis un rūbit ir caurums un savienot vānišu sliedas. Šitas, jā? Jā. Tas ir uz vietas mehāniski. Vai kur ūdens sūknis? Jā, mehāniski tu dari uz vietas darba apstākļus. Tiešām vau. Super. No, kokies mašīnas ir jaukas. Super. Jā, ugunsdzēsēji. Ar visu ugunsdzēsēju fonā. Kādi rati. Karalienes. Jo lielāki riteņi, jo labāka amortizācija tajos laikos. Un gumijas pie tam vēl. Gumijas riteņi? Jā, redzi gumija apkārt. Jā. A šitiem ne, šitiem bleķis. Koks un bleķis. A tas, kas pa vidiņu, tur karaliene sēdēja. Es gribētu tur pasēdēt. Re, kāda te ziedu mašīna. Žina pasaka, kaip Kristina prava, žinokė prava, ne? Tada jiems. Ateik, Nikolai, ateik, einam.
Einām. Let's go. Paskat, kāda arfa. Skaisti. Tam kumeļam tas vēderiņš gan tāds apaļš. Laikam alu daudz dzer. Es nezinu, kā jums, bet man šeit patīk. Skaisti. Liels darbs iekums. Ļoti liels. Vēl un cerats piemietis Kircina. Visas mašīnas ejošas. Super. Reku vuška. Ļoti forši samtenes smaržo. Te samtiņš puķu sargātāja Varde. Paržu karaliene. Vau, cik skaisti šeit ir. Ļoti skaisti. Cerams, nespersi. Ko? Ko aslīk? Jā, tu tāds bēdīgs izskaties. Oi. Tā ir ziedu sega. Un tas feiss gan tāds. Kur apsagušies. Jā. Jaunie. Izskatās pēc celma. Ir jau arī celms. Nē, nav tas celms. Tā ir imitācija kā celms. Jā, imitācija celma. Kafejnīca, ēdnīca, kaut kas tam līdzīgs. Tāda vada auto, ja šitie. Iespaidīgi. Pasūtīja. Tā summa pelnā, tāpēc ir pelnā. Metāla. Karči, kas tās bija naļivki, uzlējumi, ja kaut kādi. Tur dažādi veidi, cik tā 0,5 pudele maksāja 20, 25, 27 eiro. Pudele viena maksāja 6. Jā, tukša pudele
6 eiro maksāja. Nu, tā vien jau var. Es domāju, kāpēc tā 6 eiro uzlikta tā cena. Braukšu, redzi? Viņš samagonku taisa. Samēta ir? Cik varētu būt tas uzlēms, jo paskaties. Te visur ir tās šiltas. Kurina uzkarsē? A, kas ir, kur tur augšā? Rodās tvaiks. Tas ir tas dzesētājs, kas atdzesē. Un tad notiek tas process. Gala produkts, kura vieta ir gala produkts? Gala produkts, rekuri. Paskaties, 34 eiro mazā pudelīte. Kas tas ir? 27 eiro, 24. Vispār par 43. Nu jā. Ieejam automāta zālē. O. Šite, paskaties. Jā, šo kaķi. Rekur varam spēlēt futbolu. Futbolu var spēlēt. Negribu palausties ar rokām. Kaut kas sanāk? Spēciņa nav. Ui. Ko neko nerāda? Man nerādīja neko. Šitā jāizlūk. Tak rekur. Tur varbūt jāmet kapeika iekšā. Reku. Jā, neko nerāda. Bet es arī drusku pakustināju. A kas šitais ir? O, 70. Cik tu vari? Normāli 170. 200. Tu ko? Sila есть, ума не надо. А kas šitais? Pēdējais. Jā. Viņš vairāk nedod braukā. Viņš vairāk nedod braukā. Viņš pilnā pulsteņa. Nav bombiņas. Tas kaut kas līdzīgs kādreiz tika spēlēts. Jā. Šitās visas vienādas, kur bumbiņu izšauj, un viņa tomēr aizkrīt. Šitā ir ieslēgta, paskat. Bumbiņas nav. Nav viņa jāiemet. Kas tur notika? Bumbiņu vajadzētu. Vairāk nekas nenotiek. O, bumbiņas parādījās. Sāksim? Nā? Paskat, profiņš.
Ieva, kaut ko teica. Aparāts nestrādā. Ej, mover. It costs 50 cents. 50 centi jāiemet. Ej, mover. Man arī nav. Mēs ar Kaspijānu ejam uz pirti. O jā, te ir tiešām pirts smarža. Zālikas. Jā. Riktīgi aromāts. Kā smaržo. Izskatās, ka mūsu ekskursija ir beigusies. Pakrojas muižā. Ko dodamies tālāk uz Kauņas pusi? Līdz Kauņam mums cik? Nezinu, jāskatās. Iebraucam apdzīvotā vietā Akadēmijā. Interesants nosaukums. Beidzas, otra sākas. No Akadēmijas izbraucam, iebraucam Dotnuvā. Ceļmalās tirgojās. Tomātus tirgo, ābolus tirgo, medu. Tāda zaļa pilsētiņa, vai ne? Mēs esam atbraukuši Kauņā. Kāda jahtu piestātne vai kaut kas tam līdzīgs. Te ir arī kemperiem stāvvieta, kur apstāties. Protams, nezinu, vai var nakšņot. Dažādas jahtas, Lamborghini. Veikals Lamborghini. Šitais skaitās plaukmasu jahtas. Varētu būt, jā, kaut kāds jahtu klubs. Tāda maza ieliņa. Tad не kilo ieliņa. Kur viņi iztek? Nemunā, kaut kāda nemunā. Mīunžē, cik viņu tur vēl daudz. Mēs atradām Natāliju jahtu. Foršais. Te jau ātramiņš ir salīdzinoši. Atrodamies apmēram 10 kilometri no Kauņas. Atradām šādu stāvvietu. Kā te arī pašā ezera krastā. Vienīgais mīnus, ka šī stāvvieta diezgan aizmusurota, kā asfalts nav. Musurņiki ir pilni. Mums pat savs soliņš ir.